Rēnskalna princese, bet šodien mums būs sporta karaliene. Jūs visi piedalāties šajā konkursā. Uzvar pati labākā saņems sporta karalienes titulu. Bet uzdevumi ir vērtās abām princesēm, kurās ir vērtības un tikumi iekļauti. Kādas tad ir princeses? Vai pasakās ir tādas pašas princeses kā šodien meitenes, vai meitenes ir tādas pašas, kā kādreiz pasakās bija princeses? Kādas tās princeses ir? Čaklas, gudras, ātras, veiklas, asprātīgas. Tāpēc ķersimies pie darba. Sāku ar to, ka princeses visas bija tērpšās skaistās kleitās. Ar polonēzi viņas ienāca zālē, kur zēns sagaidīja viņus pieceļoties kājās ar aplausiem. Protams, bija arī dators. Datora man nav, man ir tāda ripa tagad. Iegrieztu, kāda princese mums uzgrieztos, mēs pie tās arī ejam. Nāc, izlasi lūdzu. Kāds tad ir uzdevums Pelnušķītei? Pelnušķīte. Visi zina, ka Pelnušķītei bija ļoti daudz jāstrādā, pirms viņa kļuva par princesi. Palīdziet Pelnušķītei sašķirot pupiņas. No abām pusēm pupiņas sašķirot, jā? Aiziet, princeses ķerās pie darba. Meitenes ķerās pie darba, lai iegūtu princeses titulu. Visa šķiro. Un žūrijā ir labās fejas, kas skatās, vai meitenēm darbs sokās gana labi un raini. Žūrijā ir puiši, ļoti labi, puiši skatās. Un puiši žūrija nāk novērtē, vai princeses, vai meitenes ir veikušas uzdevumu akurāti, precīzi. Uzdevums ir izpildīts, žūrija? Jā, meitenes izpildīts. Kas tā mums ir par princesi? Sniegvaldīte. Nākošā feja lasa uzdevumu, kas ir jādara meitenē. Vēlēja Sniegvaldītei nāvu un piedāvāja viņai saindētu ābolu. Palīdzi Sniegvaldītei atrast saindēto ābolu. Nu tad visas meitenes dosies meklēt saindēto ābolu. Āboli ir apakšā. Kas atrod ābolu, pie manis Tomzele paliek, ābols rokā un pie manis. Trai viens ābolīts, ātri stājamies rindā, pārējās atrod, kuras neatrada. Cik meitenes bija, tik ābolīši. Meitenes atrada saindēto ābolu. Fejas labās, uzdevums ir izpildīts. Saindētais ābols ir atrasts. Uzdevumi ir ļoti vienkārši. Pasaka, dodamies tālāk, nākošā pasaka mums ir salātlapiņa. Salātlapiņa ir kādas ar skaistiem gāriem matiem. Pa divi, sastājamies pa divi. Salātlapiņa ir ļoti gari mati. Tik gari, ka jālūdz citiem palīdzība, lai tos sakārtotu frizūrā. Palīdzi salātlapiņai sadīt garos matus. Dodiet draugu. Evita, turiet, sasīt. Aiziet, tā divi draugu atrodā. Jā, tīsim tos matus. Meitenes tīnām pa vienam stāvot, pietielē. Nu, Ines piesiet. Meitenes, esat gatavs, jā? Mēs cīnāmies par sporta karalienes titulu. Uzvar labākā. Labākā. Ātrākā, gudrākā, skaistākā. Jo visas meitenes ir skaistās princeses kleitās. Visās skaistās. Jo! Jā! Tur laikam īsti mati. Jā, Ko? Jā, Nu, tad datorā parādās nākamā princese mums ir. Slēpj visiem visu mūžu, bet tagad viņam prot spējas izmantot labos nolūkos. Uzspēlēsim spēli ar sasalvēšanu. Un tagad jūs šeit, kādu spēli jūs zinat, jūs spēlējat, bet mafija pasākumā deja, Elzas deja. Datorā gāja Elza, tur griezās visām jādīm. Tu būs Elza. Tu. Mēs visi stājamies ar kādu. Taisīsim mazu apli.
apli, jo būs jāskrien. Jāskrien pa apli un Evita mūs ķers. Sapņu pilī Elza guļ. Sapņu pilī Elza guļ. Iesim viņu modināt. Mosties, Elza. Mazliet skaļāk. Mosties, Elza. Tagad pavisam skaļi. Mosties, Elza! Noķer mūs. Elza celsies augšā, mēs pa apli skrienam. Neskrienam ātri, virsū nekrītam, skaitām sveitam. Aiziet. Un Elza mēģina piestāties kādam vienam otram. Un jūs iesiet viņu. Ir Elza, tu ņem cik noķer? 4. Ļoti labi, jūs arī tu pat. Nākam tu pat. Tomēr visas sakritīs taču sāk. Un sākam no sākam. Sapņu pilī Elza guļ. Viņu modināt. Mosties, Elza! Noķer mūs! Visas Elzas augšā ķer! Pieskrās! Cik bija? 16, 17, 20. Pareizā atbildē. 20. Jā. Un uzdevums ir Princeses. Kad visas princeses satiekās, tiek taisītas daudz fotogrāfijas. Ļauna karaliene šīs fotogrāfijas atrada un sagrieza visas. Palīdzi salikt fotogrāfijas no gabaliņiem. Nu, tad pa divi ķeraties pie katras aploksnītes. Kas jums tur ir? Ticis. Jā. Kas jums ir ticis? Jums ir pati sarežģītākā. Ļoti labi. Austiņa. Kā viņai tā austiņa? Nē, austiņa. Viņa noliek uz to galvu. Jā. Šitā ir tā. Maza jaunākās. Rekts vēl sniegt valtī. Divas fejas. Jā. Fejas apsēžās, apkopo rezultātus, izvērtē saraksta, lai varat jūs man pateikt rezultātu. Uz apbalvošanu. Visu princesi. Jā. Jūs esat zēni izvērtējuši visu, jā. Un blakus. Miss sporta karaliene. Un pār sporta karalienēm tiek pasludinātas visas, kas piedalījās šodien. Pēdējais uzdevums jums būs katrai ierakstīt savu vārdu. Apliecībā, ka jūs esat sporta karaliene. Ja mēs nezinām, Jā. Un iegriežam, jā. Vēl vien? Negrapstāties arī. Un lielas divas soļas. Un lipina uzreiz. Divas vairāk negriež uz priekšu. Nu redz, kaut kur aizcēlusi. Kaudzes ripini riepas, ievēro drošības noteikumus. Automašīnas riepas bija divas. Nevedu mašīnā, ko nu te ārpīsies. Un visa grupa bija uz divām daļām. Vieni zēni tur, vieni aiz priekļiem. Spēks, drosme, veiklība. Jā. Un ripināja to riepu. Nu, tāds arī nometa viņu zemē, tad knapi piecēlēs. Kas mums tas ir par varoni? Šie iegūst mutantiem līdzīgas spējas, kā arī rētāju izskatu pieņemot Deadpool identitāti. Viņš cenšas atrast vīru, kurš ir atbildīgs par viņa jauno izskatu un spējām. Ja?
Uzdevums cīnies ar zobeniem kā detektīvs. Ievērot drošības noteikumu. Aiziet! Jā, ģing, trāpīt! Nākamiem! Jā, aiziet, cīnamies! Nevicini, dod to zobenu! Cik ir? Dodam nākamām meitenēm, jā? Jo tie jūs esat puiši tagad. Cik, sasist! Jā, un tur ātri stāvēja viens aiz otra un ir atdodam nākošam un dodiet man. Tā kā Batmanam nav superspēju, viņš izmanto lielu arsenālu ar specializētiem augsto tehnoloģiju transporta līdzekļiem, kā arī sīkrīkus savā karā pret noziedzību, kuru dizainā bieži ir fikspāļu motīvs. Batmana galvenais transporta līdzeklis Batmobīls. Batmans glabā lielāko daļu savu ieroču savā jostā. Batmana uzdevums. Batmans spēj pacelt lielu smagumu, cel arī tu lielo maisu uz un no soliņa. Jā, uzdev! Jā, un tagad noliec zemē atkal. Uzdevums. Uzlikt un nolikt. Un parādīt muskuļus. Un meitenes paceļ tādu kartiņu. Jā! Pārvietojies kā zirņekļu cilvēks pa zirņekļu tīkliem, ievērot drošības noteikumu. Jā. Ārā bija savilkts sarkanbaltsarkanā lente. Viņa līda tur cauri, nedrīkstēja pieskārties pie zvaniņa vai kas tur bija. Iekšā atkal zēniem tāds pats uzdevums, kā meitenēm bija lāčus. Zēni skaita zirnekļus. Aiziet, visi meklējam zirnekļus, skaitam, cik ir. Pacēja roku, kurš teica 20. Bija arī 20, vai vairs nebija 20. Jā, bija 20. Likām 20 varbūt ir pie zemes. Zirnekļi ir atrasti, ejam tālāk. Zeme. Lai paliek. Pēdējais uzdevums, paņemt emblēmu, atrast pareizo supervaroni un piespraust pie viņa emblēmu. Aiziet! Šito es zinu. Labi, mēs tak tomēr. Mums vērties vienā rītā. Apaut vērties. Mums ir stipri, drosmīgi, ātri, tā kā māca 20, 30 kompetences, vērtības un tikumi. Visu iekļāvām un paldies jums, kad atnācāt. Varbūt kaut kas noder, lai jums veicās. Paldies! Tās jau pasakas pa princepu neizvēlējos es, tās izvēlējās meitenes. Viņām tika piedāvāts, kādas pasakas viņas zina, un no tām arī tad tika atlasītas un taisījām šo pasākumu. Un zēni, man iet diezgan grūti ar tiem supervaroņiem, es jau tur pusi nezināju, bet zēni zināja, viņi piedāvāja šādus, un tad mēs sadarbībā ar vienu skolotāju, Sandu, šo visu uztaisījām.